Sveiciens! Sveiciens no Ventspils jaukās. Šodien mums ir tāda ierastā trešdiena, kas iet ar Dievu vārdu mācību, kas man tā kā iesākusies, man liekas, oktobrī, jeb novembrī, kā iet uzvarā, kā atpazīt, sātana viltības paņēmienus, un pēdējās jau bija janvārī arī par pievilšanu un par maldiem. Un arī šodien es turpināšu, un iespējams nākošu nedēļu, un tad es varētu teikt tādu vienu apaļu ciklu noslēgtu, tur ir daudz vērtīgu materiālu, vērtīgu pamācību, punktu, aizlūgšanu, dziedināšanu, kristības svētajā garā un Dievu ugunī, ko cilvēki ir rakstījuši, ko viņi ir saņēmuši, Un tieši šodien arī ir tas sirdī, kad es gribu runāt par tavu dzīves aicinājumu, par to uzdevumu un kādus vēl tādus soļus no Dieva vārda, kur tu vari paņemt dziļi savā sirdī un lai Dievs ieraksta viņus tavā sirdī, un ne tikai, ka tu dzirdi, bet arī tu dari, ne tikai, ka tu dari, bet tu arī nolēmi, mainīties, nolēmi lūgt šo lūgšanu, Kungs, tīri manu sirdi, runā uz manu dzīvi, atklājies man, parādi man lietas, kas neiet saskaņā ar tavu vārdu, ar tavu gribu savai dzīvei, un ļauj svētajam garam darīt lielu, jo tavi lēmumi darīs tevi bagātu. Salamana pamācībās ir teikts, ka pati svarīgākā lieta ir gudrība. Pati vissvarīgākā lieta ir gudrība. Pēc tā, ka mēs esam jaunpiedzimuši, pēc tā, ka mēs esam jau ļaujam Dievam sevi mācīt, un ir dievišķā gudrība, kā saņemt Dieva stratēģiju, ko darīt tālāk, kas ir dzīves uzdevums, jo visi nav aicināti pieckārtējai kalpošanai, bet lai kur tu nebūtu, tu esi aicināts, tu esi izredzēts ar svētu aicinājumu, lai tu nestu un paustu Dieva godību, lai visa slava un viss gods būtu dots Dievam, no tavas dzīves, ko es šodien pieskaršos pie kādiem punktiem, ar ko ir svarīgi atpazīt kristieti, kurš vairs nav remdens, kurš vairs nav kā saka, vidējs, bet ir karsts, jeb arī, kurš ir augsts, tu vari šodien atgriezties un ļaut Dievam runāt uz tavu dzīvi, jo debesīs, kad tu būsi, ticot, ka tu nonāksi tur, tu atbildēsi Dievam par laiku, par savu motivāciju, par finansēm, un kā tu esi paklausījis Dieva aicinājumam, tam uzdevumam. Un tam ir ļoti nepieciešamas dzirdīgas gara ausis, lai tu vari būt svētā gara vadīts, Ir kāds grāmatas, ko es varbūt šodien parādīšu, bet vakar es teicu, to grāmatu man nav pašreiz, un kā tu vari būt Dieva gara vadīts, Un vēl ir ļoti būtiski rakstu atslēgas uzvarošai dzīvei, kas ir katrai dzīves situācijai, ka tu varētu, tev būtu labi, ja tāda būtu. Es tu iegādājos 2000. gadā, un man vēl tā grāmata ir, un šo grāmatu es iegādājos 15. gadā, 14. uzticamība un neusticība, kas būtu ļoti nepieciešama katram ticīgajam izlasīt un pārdomāt un skatīties, ko Dievs runā caur svēto garu savā dzīvē, jo tās ir tās prasmes, tās ir tās iemaņas, ko Dievs runās tavā dzīvē, vai nākt lūgšanās, vai nodoties, vai sākt kādam biznesa plānus, Vienalga Dievam ir priekš tevis atrisinājums, ka tu esi darbā, tad tu strādā kā tam kungam, dari sevi aizņemtu, jo laiks, kas ir pārāk daudz brīvs, viņš nav auglīgs. Un tāpēc, lai Dievs tevi šodien bagātīgi svētī, jo, pirms es aizlūkšu, mūsu dzīvēs ir, ka mums nav tādas mērķtiecības, ka mums tāds viss vienalga, gan jau Dievs iedos, gan jau mācītāji izlūgs, gan jau viņi redzēs, cik man ir grūti, gan jau viņi apžēlosies, gan jau viņi iedos kādu naudiņu, draudze to dara, un mēs katrs brīvprātīgi esam aicināts dot cilvēkiem pa priekšu, kā Bībele māca ticības biedriem, un
bet ir tās lietas, kur mūsu dzīvē iesākās šī apātija, šī tāda kā atkrišana, ja, ir tas, kad ienaidnieks mūs, viens no pirmākiem punktiem, ir, ka ienaidnieks mūs grib padarīt nepaklausīgus, tādus, sacēlušos. Un tas nākošais solis pēc tavas nepaklausības un tavas sacelšanās sāksies maldi, atkrišana un tevis pievilšana. Un pirmdien un otrdien vakar bija vesels 3 mācības, ja? Es vēl turpināšu nākošu nedēļu. Piektdien es neturpināšu, jo rītā mēs dodamies ar draudzes komandu uz Liepāju evaņģelizēt, un iespējams, ka nākošo pirmdienu es tad turpināšu vēl kādas nedēļas drusku par to tikai vienu tādu daļēju skata punktu, ja, stūri, kuru var paņemt, ja, par pievilšanu, par maldiem un par atkrišanu, kā mēs tiekam pievilti, un tās ir atvērtās durvis ienaidniekam. Kā es esmu teikusi, viņš neklauvēs pie tavām durvīm, viņš nāks iekšā, kur durvis būs vaļā, saki manu nepaklausību, manu nevēlēšanos mācīties, nevēlēšanos iet dziļāk, jā, un tu esi atbildīgs par savu dzīvi, ne tavs mācītājs, ne tava denominācija vai mana, kā par kādiem dzīves piemēriem es esmu stāstījis, tu esi atbildīgs par Dievu aicinājumu, par Dievu uzdevumu, jo tu esi radīts priekš labiem darbiem, tu esi radīts, un tavai un manai dzīvei ir jāatspoguļo Jēzus Kristus, vai tu vari teikt amen. Un, protams, tas ir ceļš, solīti pa solītim, ticības ceļš, ja, kur tu ļaujies svētā gara mācībai ugunī, tevi dedzināt, tevi mācīt, tevi karsēt, vai tu vari teikt amen, un runāt tavā sirdī. Tā, es lūkšu par tevi, kungs, es tev pateicos tieši tagad par ikvienu, kurš skatās, kurš padalīsies. Paldies tev, Tēvs, Jēzus vārdā, ka tavs vārds ir dzīvs, asāks, abās pusēs kā griezīgs zobens, un ka viņš spiežas tik dziļi iekšā, ka viņš pašķir katra domas, katra lēmums, katra viedokļus. Paldies tev, kungs, ka tavā vārdā ir spēks. Paldies tev, kungs, ka tavs vārds šodien kādu atkal ceļ no jauna, kādu dziedina Jēzu, kādu atbrīvo, ka važas nokrīt, kungs, ka bailes aiziet. Paldies tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Vēl par bailēm, ja? Vēl pirms es sāku, ja, to mācību, ja? Par bailēm, ja? Ir, man liekam, 1 vai 2 vēl ir palikušas bailes, brīvība no bailēm, ja? Brošūriņa, ko tu varētu iegādāties, ja? Kā mums atšķir patiesi dievbijību no sātaniskām bailēm, kā bailes spēj sasaistīt kristieti, vai iespējams būt pilnīgi brīvam, kādas ir tavas uzvaras atslēgas, ļoti brīnišķīga, spēcīga Dieva vārda grāmata, un tas kungs tavs ārsts. Tas kungs tavs ārsts, ja tās ir slimības un nepieciešamība pēc dziedināšanas, ja? Tā kā esi svētīts, paldies, ka tu padalies, paldies ikvienam, kurš raksta, man tiešām cilvēki, kristieši sāk rakstīt vairāk, es ļoti pateicos par to, kad ir kādi jautājumi, un kā man vakar atraksta, arī kāds cilvēks, neteikšu sīkāk tepat no Kurzemes, jā, neteikšu detalizētāk, kad vienkārši ir sākuši skatīties tiesraides, kad grib iet tā kā dziļāk, jā, tā kā satver no tā Dieva vārda dziļuma, no tā pilnuma, ko Dievs lieto caur šo Dieva vārda mācību mani kā Dieva vārda draugu, skolotāju, mācītāju, jā, un mācekli, kur es pati viscaur mācos, jā. Tā kā paldies kungam. Tev ir jāzina, kas tev pieder. Ja tu kā kristietis nezināsi, kas tev pieder, ja tu uzrakstīji grāmatu, kuru tad tu gribi, ja, tad tu saki tās grāmatas jau nosaukuma, ja? Tā kā svētīgi vari uzrakstīt, no kurienes tu skaties, un svētība Sagidjai, un tad es tālāk vairs neskatīšos īpaši uz to ekrānu, lai man neizsit laukā no svētā gara plūsmas, ja? Bet uzraksti, no kurienes tu skaties, uzraksti
kas ir tavā sirdī, jā, privāti vai personīgi, un ko tu saņem no šīm tiešraidēm, vai ko tu nesaņem, vai kas tevi satracina, bet tādi man neraksta, jā. Tā kā viena no tām lietām, pirmais punkts, ka tev ir jāzina, kas tev pieder. Kad mēs esam sēdināti debesu augstumos, un tev ir jāzina, kas tev pieder no Dieva vārda apsolījumiem. Atceries, es pirmī teicu, kad viens no tādiem spēcīgiem ienaidnieka trikiem ir tevi padarīt nepaklausību. Saki nepaklausību. Nepaklausīgu Dieva vārdam, jā. Un tā ir tā viņa vis tāda pielietotākā tāda taktika, tāda prasme, jā, tāds paņēmiens, jā, tāds paņēmiens, kas viņam izdodas, ja novājināt tavas pretošanās spējas un tevi novirzīt no pareizā ceļa, tevi novirzīt nepareizā ceļā, ja? Un līdz ar to, kad tad ienaidnieks iegūst kontroli, ja, pār cilvēka gribu, caur nepaklausību. Ir Dieva griba un ir sātana griba, ja? Ir Dieva plāni, dzīvo Dieva perfektajā gribā un sātana mērķi un plāni, ja? Tas ir tā kā abecīte. 1+1 ir 2, ja? Tev tas ir jāzina. Un novājināt tavas pretošanās spējas. Un tas notika arī Ēdenes dārzā, vai ne? Kas notika, kad Sātans kārdināja Ievu, ja? Un viņš pielietoja tieši šo paņēmienu, ja? Padarīt Ievu nepaklausīgu, ja? Novājināt viņas pretošanās spējas tieši tam, ko Dievs jau bija teicis Ādamam un Ievai, vai ne? Ka viņams nebūs ēst, ja? No visiem kokiem dārzi jūs varat ēst, bet no šī viena ļauna un laba atzīšanas koka jūs nevarat ēst, ja? Un tā kā tā bija tā lielākā arī nepaklausība, kur ienāca grēks, un kur Ādams krita ar Ievu, ja? Tāpēc šodienā draudze ir tik piepildīta ar kristiešiem, kas dzīvo vai nu sakāvēs, ja, nepārtraukti, ja, jo viņi nespēja satvert un saprast, kāds tad ir Dieva mantojums. Man nav grāmata vairāk ticīgā vara un man nav Jēzus vārds. No tās tev būtu ļoti nepieciešams iegādāties, ja, kā sakam, bet tieši ticīgā vara, kas tev pieder, ja? Un tāpēc nepaklausīgs cilvēks vienmēr, nepaklausīgs kristietis vienmēr sacelsies pret Dieva derību, pret Dieva apsolījumu. Derība, tas ir tā kā laulībā, kad tu esi slēdzis laulību, tā ir derība, līgums, ko jūs parakstījāt dzimšanas birojā, ja? To parakstīja, ja, pēc tam jūs salauzāties draudzes priekšā, ja. Es kļūdījos Dievu priekšā, ir iespējams, brīnišķīgi tas vai ne. Un tas ir tas, kad tas ir tas līgums, kontrakts, līgums. Tu, ka paņem telefonu uz nomaksas vai ne, tad tu arī paraksti līgumus, ko tu apsolies. Maksāt katru mēnesi, un tad tev ir visi tie pieejamie piekļuva pie tām visām programmām. Tieši tas pats pie Dieva, ja? Kad tā ir tā derība, kad viņš ir slēdzis un viņš saka, es neļaušu, es neatraušu savam svētajam, ja? Maizi un neļaušu viņam iznīcībā iet, un mans ticīgais no ticības dzīvos, un es turēšu savu vārdu, ja? Bet redz, mums ir jātur savs vārds. Vai tu vari teikt amen? Mums jātur savs vārds. Jo Jēkaba vēstulē 1. nodaļā 22-25 brīnišķīgi Dieva vārds saka, ja? Pirms tu vari jau atvērt, ja tev ir sirdī un tev ir iespēja, ja? Ka tu varbūt pieraksti, ja tu esi darbā klausies, tad savādāk. Un katrs arī, kas klausās, vēlāk vai cits, jebkurš var rakstīt, rakstu vietas, kaut viņas jau ir 10 reizes uzrakstīts, jo tas tev pašu, dos tev atmiņu, ja dos tev labus ieradumus, un tu atcerēsies rakstot, vai ne? Slava Dievam, bet tas nav nekas tāds, kas tagad būtu ļoti nepieciešams, jā? Tā kā paldies, ka tu skaties, paldies, ka tu padalīsies. Tā kā, jo tas ir tas, kā es pirmī teicu, ja? Ka grēks ir tas, kas apstādina, ja? Grēks ir tas, kas apstādina Dieva svētības. Un nepaklausīgs ticīgais, viņš pārkāp Dieva derības noteikums savā dzīvē. Tā mēs varam pazaudēt dziedināšanu, ja? Tā mēs pat glābšanu varam pazaudēt, mēs finansiālo plūsmu varam pazaudēt, jo Dievs neatradīs tevi uzticamu Dieva vārda principos par sēju un pļauju,
Un vienkārši tev finanses neredzēt kā savu degunu. Tā uķu, viņas aizies projām, ja, kā savas ausis, ja. Dievs meklē šo uzticamību, tāpēc šī ir tā grāmata, kur es pati pasūtīšu martā vai aprīlī, uzticamība, neusticamība, ja. Veikalos viņa ir dārga uz 8 eiro pāri, bet, ja tu gribi, tu vari tad gaidīt, un tad būs pa draudzīgāku cenu ar kādu atlaidi, ja. Tā kā ir uzticamība Dievu uzdevumam un Dievu vārdam. Ja esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami, jo, ja kāds ir vārda klausītājs un ne darītājs, tas līdzinās vīram vai sievai, ja cilvēkam, tas līdzinās cilvēkam, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Ja viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, jo viņš sevi aplūko, aiziet un tūliņ aizmirst. Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā Dieva brīvības likumā, ja, kas ir brīvības likums, ja, dzīvības likums, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet vārda darītājs, tas būs spētīgs visā savā darbībā, vai tu vari teikt amen? Paldies tev, kungs! Es atvainojos! Kā kādreiz teica, deguns niez, nauda nāk. Pasmējies. Bet redzi, mēs varam, tāpēc mums ir jābūt modrīgi. Un tas pats, kas darbā. Ja cilvēks nestrādā un neiet to darbu, un viņš pazaudē darbu, viņi izmet no darba, vai tur ir alkohols, ja, vai tur ir kāds sacelšanās, vai priekšnieks neiepatīkās, vai nepatīk kādi tie kolēģi, kas ir darba, ja. Sākās kasīšanās, un cilvēku kristieti izmet no darba, un tas ļoti bieži pat notiek, ja. Arī, ka, teiksim, ir tā, ka negrib mācīties kādas prasmes, ja, ko priekšnieks tā kā saka, un mācoties tās prasmes, tad jau ir redzams. Priekšnieks var redzēt, vai tas ir cilvēkam iespējams vai nav. Bet ja cilvēks kā kristietis pasaka, es to nedarīšu, es to nemācīšos, ja, tas nav man, es šeit neesmu nācis to darbu darīt, ja, tev maksā pa padarītām stundām, jā, nevis tikai vien to, ko tu spēj un vari, bet kaut ko lieku. Tas ir Dieva valstības princips, jā, iet kādu lieku jūdzi. Un tas pats bieži arī notiek darbā, vai tu vari teikt amen. Un Dieva žēlstība ir visam pāri, bet labi, tā nav tā tēma. Prieks Sintī tevi redzēt un pārējos, ja. Tā kā nepaklausīgs cilvēks pārkāp Dieva derības likumus, tā ir apsardzība, ja. Kā tu vari stāvēt tam pretī? Kā tu šodien vari pieņemt lēmumu izlausties no bailēm, ja, no tiem cietokšņiem, ja? Saki, es izvēlos staigāt un paklausīt Dieva vārdam. Es izvēlos staigāt un paklausīt Dieva vārdam un palikt svētajā garā. Tad, kad tu paliksi svētajā garā, tavas ausis būs dzirdīgas. Tu dzirdēsi svētā gara vadību, šo iekšējo kluso balsi, caur ko viņš visvairāk vada tevi, ja, un tu sadzirdēsi to Dieva virzienu, ja, un tev ir jāsāk trenēties mazās lietās, ja. Dievs tev nepateiks, kā Dievs uz mani runāja 8. gadā, pirms 7. gadā, viņš teica, Vija, tu dosies pāri okeānām, bet viņš man tam sagatavoja jau no 5. 6. gada, gluži tā ritīgi, bet es jau arī to agrāk zināju, ja, caur svētā gara liecību, tikai es tam pilnīgi neticēju, es tam nespēju noticēt, kad, kur tad es, spēcīgi, jaudīgi, jauni, skaisti, ja, kristieši, ja, ko tad es pusmūžā, ja. Pirms 50 tas bija pirmais brauciens man misijas, un otrs bija arī kaut kā uz to pašu laiku. Slava Dievam, tā kā Dievs lieto slāpstoši, viņš nestās uz cik gadiem, jā. Un tāpēc, ka tu paliec svētajā garā, jā, un Dievs ļoti brīnišķīgi sagaida, ka tu viņu iepazīsti, kā mēs vakar runājam, aizvakar, lasot Dievu vārdu, lasi jauno derību, lasi psalmus, un ja tu jau esi tāds briedumā kristietis, lasi arī veco derību, jā. Tā kā, bet sāc ar evaņģēlijiem, sāc ar vēstulēm, ja? Un tas ir, kad mēs pazīstam viņa vārdu, mēs sāksim sekot viņa vārdam, ja? Un arī Izraēla ļaudis neiegāja apsolītajā zemē, ja?
dabiski, viņi bija sacēlušies, viņi kurnēja uz mūzi, ja? Un vēl vienu raksturvietu es tev šodien gribēšu nolasīt, ja? Kas būs Ecihēļa grāmatā 36, no 26 līdz 27, bet tas būs vēlāk, pēc mirkļa. Tā kā, bet tagad vienkārši zini, kas tev ir dots. Lasot Dievu vārdu, tu atklāsi Dievu gribu savai dzīvei, viņš uz tevi runās. Kāda vieta priekš tevis Dievam ir draudzē? Viņam ir vieta priekš tevis draudzē. Katram ir vieta priekš sevis draudzē. Katram ir nepieciešams būt Dieva draudzē, lai varētu tikt sagatavoti, ja, apmācīti, ja, tam aicinājumam, tam uzdevumam, kas tev vēl ir priekš tā posma, kas tev ir priekšā. Ja, tā kā Dievam nav, ja tev ir 60, ja tev ir 70, ja tev ir 75, ja tev ir 80, tev skrējiens vēl ir 10 gadi, 90, 95 skrējiens, kā es saku Dievam, un tad es iešu lēnām. Bet, protams, kad kungs Jēzus nāks, ja, tas no tā ir viss atkarīgs. Tā kā tu vari ļaut sevi sagatavot priekš mūžības, priekš tiem kroņiem, ko tu saņemsi debesīs kā atalgojumu par savu nodoto dzīvi, par laiku, ko tu būsi runājis, kāda būs tava sirds motivācija, finanses, un 5. ir, kā tu esi paklausījis Dieva aicinājumam savā dzīvē un darījis to, ko Dievs tev saka. Šeit ir 5 punkti. Un, ja šodien Dievs tā gribēs, es tam pieskaršos, varbūt, ja ne, tad nākošreiz, ir tas, kad tā kā manā dzīvē, ja, man ļoti sirdī bija biznesa idejas, ja, radošums, inovācijas, ja, ļoti, ja, es skolā bērniem, lellēm, es šuvu kleitas un svārkus no palagaudumiem un no dažādu, visādi radošumi man bija, tad es sev sāku to darīt, jā, bez šujmašīnas, bez visa pārdabiski, jā, viscaur kaut kas tāds bija tāds, kas vilka kaut kā izpausties. Un, protams, palīdzēt cilvēkiem, kas jau manā sirdī ļoti, ļoti bijis. Bet tad ticības dzīves laikā ejot, es tiešām negribēju būt mācītāja, kaut es jau to zināju. Es varētu teikt, muku no tā virzījos un gāju biznesā, mācījos, ieguldīju liels finanses tajā, jā. Arī strādāju vienā posmā apdrošināšanas kompānijā, ļoti labā, kur es ieguldīju finanses un mācījos, jā. Ar labiem augļiem, ar labiem rezultātiem, jā, ar labu atalgojumu. Un es teicu Dievam, Dievs, es negribu būt mācītāja, es esmu sieviete, un man nav vīra, kā man parasti pārmeta, jā, un tagad es daudz kas savādāk, un visu, un es iesteicu, Dievs, es iešu biznesē, visas finanses, ko tu man dos, es došu 10. daļu, es došu no biznesa ienākumiem, no darba ienākumiem, es tev došu no 2 makiem, var teikt, no 2 kontiem, tajā laikā nebija, tikai neliec mani pa mācītāju. Nu, redz, ka nesanāca, ja? Un ja es būtu nepaklausījusi tam, es varētu, es nedomāju, ka es mūžību varētu pazaudēt, bet nu zini, jo tad darot nepareizas lietas, tā sacelšanās nāk vēl lielāka, ja? Vēl vairāk sātanam ir durvis atvērtas. Bet, ja es arī, kā saka, nonāktu debesīs, Dievs mani darbi, mana dzīve, mana tā došana, viņi sadegtu kā salmi. Dievs pateiktu, es tevi neaicināju. Tu biji aicināta kā gans. Viss man sadeg, neviena atalgojuma, neviena kroņa, nekā. Bet, paldies Dievam debesīs. Un tāpēc tas ir tik būtiski tev zināt un saprast, nesteigties pirms laika, kā es arī runāju par 5-kārtējo kalpošanu, kur ir tikai 20% no 100, kas ir aicināti salīdzinoši, ja? Caur pazemību, caur nodošanos, caur uzticamību cita kalpošanā un arī finansiālu uzticamību cita kalpošanā, jo tas arī ir šodien tajā materiālā par to, kad tu saslēdzies ar Dieva kalpa vīziju, glābt dvēseles, kad tu saslēdzies lūgšanā, kad tu saslēdzies partnerībā, kad tu sēji Dieva vārdu skolotājiem, kas tevi māca, un kad tu sēji Dieva draudzē, jā, Dieva draudzē, jā, tā varētu teikt, ka ir tā kā labprātīgie ziedojumi, saslēdzoties, jā, uz to, lai varētu tas darbs padarīts plašumā, jā.
Aleluja. Un Finnejam arī brīnišķīgi bija brāļi tabernūri, ja tādi, kas nemaz nebija zināmi, ja, ka viņi bija, kā saka, Dievu valstības Finneja sponsori, bet viņam tā pati alga. Es nezinu, kāpēc es vispār to šodien tagad saku, pilnīgi, bet, iespējams, ka kādam tas noder, ja, bet jā, tas ir par to, ka tu kopsavilkums, tev ir jāatrod, tev ir jāmācās, tad tu esi draudzē, tu esi nodevies, tu esi palīgu kalpošana, līdz Dievs tev var vairāk atvērt lietas tavai dzīvei, ja? Un tāpēc ir tas, ka mēs pazīstam, ja? Un pirms es lasīšu to raksturvietu no Ecehēļa grāmatas 36. nodaļas 26 līdz 27, es lasīšu, kas tevi dots. Kas tevi dots? To, ka tu esi sēdināts debesu augstumos, to, ka tu esi ieaicinājis Jēzu Kristu, tu esi Dieva bērns. To, ka tu esi viņa meistardarbs, to, ka tu esi viņa acu zīlīte, to, ka tava dzīve ir ierakstīta viņa rokās, viņš tevi nes, viņš tevi tur, jā, bet 90. psalmā ir tieši teikts, māci mani, kungs tās dienas skaitīt, esi mācošs, esi gribošs iet tālāk, neieslīgsti tajā Kristus iepazīšanā, Kristus spēka lielumā, jā. Dieva vārda spēka lielumā, jā, bet vienmēr virzies uz augšu, savādāk tu nestāvēsi uz vietas, bet kritīs uz leju, vai kāds var teikt amen. Un tāpēc tu zini, kas tev ir, jā, un tā kā kāds ir tavs dzīves aicinājums, kā es pirmīt teicu, jā, nekāds nejaušības nevarēs tevi ievest, ne tavā pilnumā, ne tajā aicinājumā, ja? Bet saka kopā ar mani, mana izvēle, mans lēmums, kā es pirmī teicu, no doktora Maika Mordaka, ko es mācos, kā viņš bija svētīgi māca tieši par dievišķo gudrību, nevis par aleluja un krītam gar zemi un tikai kliedzam un bļaujam, tas ir vajadzīgs draudzē atmodā, ja? Lai iet uz ielām un darītu Dieva darbus, bet par dievišķo gudrību, ja tie soļi, ja tās ir tās prasmes, tas ir tas, kuras grāmatas ir jālas, kādi kursi ir vēl jāpamācās, vai kādi, kaut kas tādā veidā, ja, un tas ir, ka tavs lēmums darīs tev bagātu. Pirmkārt, iekšēji, pilnībā, dziedināšanu, atbrīvošanu, ja, ko tu zini pēc tā, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, ja, un tas ir tā kā tās svētības, tas liktenis, tas pilnums tavai dzīvē, tā nebūs nejaušība, ja? Bet saka kopā ar mani, mans lēmums, mana izvēle, ja? Un uz to tu nevari gaidīt. Gan jau Dievs iedos, gan jau man nāks eņģelis sapnī, gan jau Dievs uz mani runās. Nē, tas saka, es nedrīkstu gaidīt, man ir jākustās un man ir jādara lietas. Amen. Tā kā, ja vēl varētu tā teikt, man ir jāiegūst tās lietas, man ir tās jāpaņem lietas, ja, ar ticību, ar to autoritāti, ar drosmi, ja. Un Mateja evaņģēlijā arī 28 teikts, ka Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, ja. Tā kā viņš ir piesaucis tevi un mani un saka, ka man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, ja, un eita un dariet par mācekļiem. Kristīdam tos tēvu un dēlu un svētā gara vārdā, ja? Bet Lūkas evaņģēlijā, 10. nodaļa, 19. pants. Tur ir jāizmaina latviešu valodā tas tulkojums, tur pirmajā daļā ir jāliek nevis spēku, bet varu, jeb autoritāti. Tūlītās es lasīšu, tad tu sapratīsi. Redziet, es esmu jums devis varu. Te ir teikt spēku, es nezinu, kā visos latviešu tulkojumos, bet 65. gada spēku, bet pareizais ir, es jums esmu devis varu, autoritāti, ka varat staigāt pāri čūskām un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nieka nekaitēs. Un te ir tas tālāk, ka varat staigāt pāri katram ienaidnieka spēkam, bet pirms tam viņš ir devis, saki, varu un autoritāti, varu. Tā ir tā ticīgā vara, bet tev ir jāzina, kas tev pieder, jā. Tev ir jāzina, kas tev pieder, un tas ir vara, tas ir spēks, jā, deliģēta autoritāte no tā kunga, jā, jo aiz tās varas, aiz tā spēka, ka tu nodod savu dzīvi, ka tu paklausi savai Dieva vārdam. Miesai nepatiks, emocijas šūposies, vīriešiem ļoti lepnība stāv starpā, jā, augstprātība.
Es gribu teikt šodien arī no 1. Samuēla grāmatas 16. nodaļas, jā, kur Dievs runāja un teica, kad Saula augstprātība viņu iznīcināja, lepnība, jā, Dievs meklē pazemību, Dievs meklē tos pazemības upurus, tos paklausošos upurus, vai ne? Un tas ir tas, kas bieži attur, jā, un māsām sievietēm arī ir, tāpat ir lepnība, jā, tāpat ir draudzības, iestaigātas taciņas, nomītas tādas taciņas, ka tur vairs ir tā akmeņa, tā zeme ir tā noblietējusies, ka tur vairs nekāds nevar izaugt nekāds asniņš cauri, jā, tāds jēlas, tāds tukšas draudzības, padzersim kafiju, parunāsim, aprunāsim mācītāju, paskat, kā viņš atkal māca draudzē, un atkal viņš uz mani ir iēdies, un tad atkal tu varbūt teiksi kāda, zini, māsa, grūti gan tev būs, jā, vai šeit ir tāda, vai ne, tāda mācība, šeit tāda stingra mācītāja, slava Dievam. Kāpēc stingra mācītāja? Tāpēc, ka tava dzīve no bērnībā varbūt nav bijusi mācītāja, varbūt nav bijusi strukturizēta, un man tāda nav bijusi, jā, bet man tētis bija ļoti stingrs un prasošs, un man bija savi darbi jāizdara, un savā ziņā es esmu pateicīga Dievam par to, jā, disciplīnu, un tāpēc, tādas tusēšanas, ja pie kafijas, jā, māsa, tu nezini, jā, tieši tā, es jau skatos, jā, viņiem tikai tiem mācītājiem naudu vai gulbiem un peļņai, tikai pa naudu vien runā, jā, un pa to prieku, un visi kliedz, un tā tālāk. Varbūt esi pats kādreiz dzirdējis tādās sarunās bijis, mūc projām no tādām, nemaz nesēd tādās, neej tādās, un neklausies. Viņa kāds tev saka pie auss, tu zini, kā te tā mācītāja saka, es neklausīšos, es svētīšu savu mācītāju, ja? Jo ar to vienu roku, ka tu varbūt lūdz par mācītājiem, varbūt tu pat arī viņus svētī, un ar otru roku tu nogriez to svētību uz zaru, tu nogriez to auglību, tu nogriez to ražību, ja? to pilnumu savā dzīvē ar savu runāšanu kādam citam. Izrunājies ar svētajā garā savā kambarī, izsaki savas negācijas, un tad saka, kungs, tīri manu sirdi. Piedod mani, jā, es vēl to neredzu. Jā, amen, tā ir tā mācība, kas ir ļoti svarīga šodien kristiešiem, vai ne? Un jo kāpēc? Tāpēc es teicu, jo aiz Dieva vārda stāv šis spēks. Un tad, kad mēs sakam, kungs, tīri manu sirdi, runā uz manu sirdi, tad, kad tu pasludini, ka Jēzus brūcējs es esmu dziedināta, ka Dievs man nav devis bailības garu, jā, kur man vēl šeit te ir brīvība no bailēm, jā, nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības, savaldības garu, gudrības garu, pašdisciplīnas garu. Man ir Kristus prāts, tad tas Dieva vārds sāk darboties, vai tu vari teikt amen? Kurš šeit var teikt amen? Un, piemēram, man nāk tād kā piemērs, varbūt, tev vecas zāles mājās, kuram gadījušās vecas zāles, tabletes, jā, dzeltenas kaut kādā krāsā, vai ne? Jā, viņas ir zāles, jā, tu varbūt viņas, piemēram, lieto, bet vai te viņām ir efekts? Viņas vēl lielāku postu var izdarīt, pareizi. Un tas pats ir ar Dievu vārdu. Dievu vārds saka, kad Dievu vārds ir kā zāles tavai miesai, Viņš atspirdzina kaulus, viņš atspirdzina sirdi, viņš atspirdzina kājās, kaulos, kur ir iekšā šīs smadzenes, kur Kaspars mācītājs kā mediķis būdams, anesteziologs, ķirurgs, kā viņš saka, ka tas ir pats svarīgākais orgāns, ja, kaulu smadzenes. Amen, halleluja! Bet mums ir jārūpējas par mūsu sirdi tagad mēs nerunāsim vairāk, ja? Un tāpēc kādā reizē Dieva vārds var nenostrādāt tavā dzīvē, un tu domā, kāpēc, ja? Jo rekur ir kā tas ir tas spēks, un man ir tas piemērs vēl tev teikt, ka mēs paklausām, mēs sekojam. Jēzus saka, mana savis pazīst mani. Tāpēc caur viņa vārdu. Mana savis dzird mani. Tāpēc, ka ausis nav aiztaisītas, jā, un tāpat acis garīgās nav aiztaisīts ar pasauli, ar grēka, ar lepnību, ar mankārību, ar iekārtošanos šajā dzīvē, jā. Ar tādu raušanu tikai man, jā, lai tikai man būtu, jā.
tad tās ausis ir dzirdīgas, un tad viņas seko man, ja? Un tas ir par to, ka, kad mēs sekojam un izvēlamies sekot, tad tas spēks un tā vara stāv aiz tā Dieva izteiktā vārda, ko tu runā savā dzīvē, ko tu izrunā savā dzīvē, un tāpēc šī ir varena, ja? Kādus gadus atpakaļ Rīgas River Bībeles institūtā, kas Tampas filiāli, mums arī bija 3 gadus Ventspilī, bet es ticu, kad Dievs piecels skolotājs, Dievs piecels nākošos ticīgos, ja tu esi aicināts savā dzīvē, iet tālumā, iet briedumā, Dievā tālumā, augstāk un kāpt kalnā, ja? Tu esi aicināts uz Bībeles skolu sestdienu, ja? Tu esi aicināts no Kurzemes, katra stūra ir iespējams braukt, mācīties, lai tu vari ieiet tajā aicinājumā un būt par galvu, nevis par asti, ja? Un arī Rīgā bija 2 vai cik gadus atpakaļ bija šī grāmata studentiem, ko es nemaz nezināju, šīs rakstu atslēgas uzvarošai dzīvē, ja? Man viņu Dievs 2000. gadā parādīja, ja? Dieva žēlstība ir, kad es esmu svaidīta uz grāmatām, paldies Dievam par to, jau 27 gadu atpakaļ, ja? Un šeit ir pilnīgi visai dzīvei, katram kauliņam, katram smadzenītei, katram darbam, katram biznesam, katram nerviņam, katram šūniņai, šeit ir katra sagatavota rakstu vietas, ko tu vari apliecināt, un šī ir bieza grāmata, ja? Tāpēc, ka tu apliecinās Dievu vārdu, Dievs darbosies. Un tas piemērs ir, piemēram, tas nav, ka mums nav kļūdas, mums ir, bet tas piemērs, ka, piemēram, tu, ka brauc ar mašīnu, tu vai, ka tu brauc mašīnā, vai tu filmās redzi, policisti stāv, vienkāršā tērpā. Policists stāv, vestīta mugurā, tur tas, lai viņu atstarotājs, viņam ir tas zizls rokās, un viņš stāv, un atliek tikai viņam vienam pacelt to zizli, mašīna nobrauc ceļa malā un apstājās. Vai ne? Kāds viņš laiž garām? Kādai viņš pacēl atkal, ja, zizli, to rādītāju, ja? Un mašīna piestājās, ja? Kas tas ir? Viņš pārstāv varu, viņš pārstāv autoritāti, jo aiz viņa stāv valsts vara, Latvijas valsts vara, viņš ir policists, ja? Ja mēs nepaklausīsim, tad zin, kādas sekas būs. Vai ne, vai dzīsies pakaļ, vai ne, bet tu būs pierakstos un maksās, piereģistrēts, maksās dārgas soda naudas, un pat tev tiesības varbūt var autovadītāja apliecību atņemt, ja? Un tieši tā pati vara, kad tu esi kā šis vienkāršais kristietis, ja? Neesi nekāds superspišas, ja? Super pārgarīgais, ja? Super svētajā garā, tikai plūstošais. Ir laiks, ka mēs plūstam svētajā garā, ir laiks, ka mēs lecam un kliedzam, un ir laiks, ka mēs klausamies uz svēto garu. Tāpat dievkalpojumos ir laiks, ka tad, kad ir slavēšana, un tad mēs klausamies uz svēto garu. Mēs klausamies, mēs apklusinam savu sirdi. Arī tādi mirkļi, kurš var teikt amen, ja? Un jo aiz tā stāv vara, vai tu var teikt, autoritāte. Un tāpēc tās ir tas, kad aiz šī varas, aiz šī spēka stāv pats Dieva spēks tavā dzīvē. Vai tu vari teikt amen? Jo mācītājs nav aicināts skatīties no tā, cik tu augsti lec vai tu skrien apkārt, bet cik tu esi uzticams palīgkalpošanā, cik tu esi uzticams pie tām atbildībām, ko tev mācītājs uztic, viņš tev palūdz. Vai tu atbildi tuvākajās dienās, vai tu klapē ar ausīm, man tas neinteresē, ja? Kad Dieva kalpam ir varbūt tur pēc kāda laika jājautā, kā ir? Vai tā atbilde tevi saprotam, vai tev ir skaidrs kādas lietas, vai ne? Vai tu esi kaut ko sakārtojis tajā jautājumā, ko varbūt Dieva kalps prasīja 3 dienas, 5 dienas atpakaļ, varbūt 10. Tās ir tās atbildības, vai tu vari teikt amen, vai ne? Un kur tu esi uzticams, ja? Un tāpēc Marka 16. nodaļā viņš saka, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic, top kristīts, kas netic, tiks pazudināts, bet šīs zīmes manā vārdā viņiem īs līdz, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, ar rokām pacels čūskas un tie dzers nāvīgas sāls, un tiem nekas nekaitēs, viņi rokas uzliks un slimie kļūs neveseli. Pirmkārt, tu pasludini par savu dzīvi, tu iestājies par savu dzīvi,
Tu apliecini Dievu vārdu savā dzīvē, ja? Un te ir tas, ko es saku Ecehēļa 36, 26, 27. Es viņiem piešķiršu jaunu sirdi, ja? Jaunu garu. Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi, vai tu vari teikt amen? Ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu. Es jums došu no svētā gara pilnumiem, ja? Un es jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet manos likumos un sargāsiet un pildīsiet manas tiesas. Ja? Tas ir, ko Dievs tev ir pateicis darīt, ka mēs ņemsim vērā. Mēs neņemsim, tā kā pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Ja? Un tas ir, ka mēs varēsim ievērot Dieva norādījumus. Ja? Un tāpēc arī šī sacelšanās, kas nāk draudzēs, salīdzināšanās, ja? Ir tas, ka mums ir katram ik vairāk jābūt Dieva kambarī, jāļauj savas sirds apskatīties svētajam garam, ja? Staigāt mīlestībā un nevis tādā sacelšanās garā, vai tu vari teikt amen. Jo Dieva vārds arī saka, bet esiet skaidrā prātā. Esiet modrīgi, esiet nomodā, jo jūsu pretinieks, ja, staigā apkārt kā lauva, rūgdams un meklē, ko varētu aprīt no 1. Pētera vēstules 5. nodaļa 8, 9, ja. Un kas man brīnišķīgi patīk Jēkaba vēstulē 4, 7, tad nu padodieties Dievam un velns bēgs no jums. Tad nu paklausiet Dievam, tad velns bēgs pie jums. Un tāpēc tavai dzīvē ir aicinājums, tavai dzīvē ir jēga. Un Jāņa evaņģēlija 18. nodaļa, 37. pants. Jāņa evaņģēlija 18. nodaļa un 37. pāns. Es te kaut ko skatos, slava kungam. Es vēl domāju, ko man darīt, varbūt rītā no Liepājas ielikt drusku tiešraidi vai kā, bet es neko nesolu. Tā kā Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļa 37. Tad Pilāts viņam jautāja, tad tomēr tu esi ķēniņš? Jēzus atbildēja, tu saki, ka es esmu ķēniņš, es esmu dzimis un esmu nācis pasaulē tādēļ, lai liecinātu patiesību. Katrs, kas ir no patiesības, viņš dzird manu balsi. Dieva vārds saka, patiesība jūs darīs brīvus. Ja jūs atzīsiet patiesību, patiesība jūs darīs brīvus. Ja? Patiesības, Dieva vārds un svētais gars, Dieva vārds un uguns, kas dedzina un karsē. Saki manas ambīcijas, manas domas. Ja? Un tāpēc tavai dzīvē ir aicinājums. Jēzum bija aicinājums, vai ne? Tu tam tici. Jēzus bija izredzēts, viņš gāja un gāja uz krustu, viņš bija aicināts. Un tāpēc jau Pilāts jautāja un teica, tad tomēr tu esi ķēniņš, jā. Jēzus arī atbildēja, jā, es esmu ķēniņš, es esmu dzimis, un es esmu nācis pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Un tāpēc arī tu esi dzimis, tu esi jaunpiedzimis kā kristietis, lai tu nestu Dievu vārdu patiesību. Kā tu nes Dievu vārdu patiesību? Ir 2 punkti, A un B. Tas ir tā, kā tu atspoguļo Kristu savā dzīvē, ja? Un otrs ir, vai tu zini Dievu valstības likumus? Dievu valstības. Tas ir, tu vari teikt, vai tu zini Bībeli, vai tu zini Dieva gribu savai dzīvei. Tāpēc ir tik nepieciešami regulāri, ko es teicu, man liekas, pirmdienas tiešraidē mācībā par maldiem, regulāri lasīt Dievu vārdu, regulāri, radi to par ieradumu, savā kambarī, lasīt Dievu vārdu, viens pats, un tad kopā arī, ja ir kā saka, ģimene, kopā ar ģimeni, ar laulāto, ja. Jūs lasat, jūs lūdzat, jūs pārunājat, ja, bet katram vajag savu personīgo laiku, jo tad bieži sievas var vadīties no vīra, ietekmēties, jeb arī, kā saka, laulātā otra pusīte var ietekmēties, vai no bērniem tāpat. Man, ka bija laiks, viena no bija tādām kļūdām, nevar teikt, ka kļūda, tā ir tikai mana pašas vaina. Mēs ļoti, 13, 14 gadu bija tad dēlam, mēs ļoti slavējām un pielūdzām Dievu mājās. Bet, redzi, cik svarīgi ir zināt Dievu vārdu mācību. Un man bija ļoti liels slāpes uz Dievu vārdu pašai. Es cēlos naktī un tikko, es atgriezos 98. gads, aprīlis un viss tā vasara, viss tas rudens, kristības augustā man bija, ūdens pagremde.
kad es arī tad nolēmu ar to tādu nozīmīgo notikumu, kad es apliecināju gan Sātana priekšā, gan Dievu priekšā, gan draudzes, gan savu mācītāju priekšā, jā, kad es izvēlos sekot Jēzum un aprakt savu veco dzīvi, to dabu, ko es darīju, un tur iepīpēju un dažādas lietas, un Dievs man darīja brīvus kristības laikā, jā, uguns un spēks nonāca par mani Juglas ezerā, kur bija kristības, un es domāju, ka debesis nogāzīsies. Es vienkārši visa ugunī sāku degt, un es ieguvu pilnību brīvību. Tas bija lēmums, un ar to pašu dienu mums bija vakarā Siguldā dievkalpojums. Es teicu, kungs, es uzticos, es gribu tev pārbaudīt, bet es uzticos, un es došu tev 10. tiesu kā pateicību. Un blakus man bija tāda cita viena māsa, Irēna, kas bija kopā arī ar Dzintru, un tās ar man bija līdz no Siguldas vasaras svētku draudzes. Tur vairāk bija līdz, man dēls bija līdz tajā gadā. Viņš pēc tam 2. gadā slēdza ūdens kristību ar to kungu, bet tās māsas bija līdz un redzēja, ja, un tai vienais prasīja tai dievkalpojumā, jau 4 bija dievkalpojums Rīgā, cikos tur ūdens pagremde bija, nezinu, cikos 2 vai 3, un mēs patiešo tad braucām no Rīgas uz dievkalpojumu Siguldā. Bija vairākas mašīnas, bija mācītāja modra mašīna un vēl kādas, kas veda tos jaunkristāmos, jā, uz Siguldu, un es neatceros, man liekas, es biju vienīgā no Siguldas tajā gadā, pēc tam bija vairāk māsas, bet tā māsa, es viņai prasu vēl, es atceros kā šodien, es klausies, man tā kā ir sirdī, kad es gribu dot to 10. tiesu, lai kaut es tajā dienā vēl cigaretes Rīgā nopirku, 6. no rīta iebraucu tirgū, svētdien, iedomājies, vai ne, par cik lētāk taču, vai ne, un visu, bet ko ūdens pagremda, ja, kā Dievs man atbrīvoja, kad es iznācu no tā ūdens, ja, un uz neko neskatoties, ka man te pašā somā tur varbūt bija kāda, nezinu, kas tur bija nopirkts, varbūt kāda dārziņa vai kāda žāvēta gaļa, es nezinu, es šatad pirku Rīgā, bet tur arī bija cigaretes klāt, vesels bloks. Bet es dievkalpojumu laikā saku tai māsai, klausies, man ir sirdī, es gribu dot tam kungam 10. tiesu, ko tu man teiksi, ja? Tā bija viena, kas bija daudz mācījusies Bībeles skolās. Un paldies Dievam, viņa teica, tas ir tavs darījums, bija ar Dievu, tavs. Un es iedevu pirmo reizi, zīmes un brīnumi notika tuvākajās nedēļās, tādas, ka man neviens nevar pateikt, kad 10. tiesa, ka tu dod pateicībā un mīlestībā, ko Dievs ir darījis, nespētu man apstādināt. Un arī ar to došanu tas postītāja kukainis tika padzīts. Arī tas, kur es arī smēķēju, kaut vai mazas smēķēju, bet smēķēju, ja, un ne tik tie grēki, bet vēl citi tika atbrīvot. Viss ar ticības lēmumu, ar slāpēm, ar izsaukumu, ja. Un 27 gadus neesmu lietojis alkoholu. Slava Dievam, man neprasās enerģijas dzērienu, man enerģija ir Dieva vārds, man enerģija, spēks un uguns ir svētais gars, kas pielādē. Vai ne? Un es nepalieku jaunāka ar katru gadu. Es palieku gados vecāka, bet garā es palieku spēcīgāk, vai tu vari teikt amen. Un tāpat tu tieši, vai ne? Un tas ir tāpēc, ka tev ir jāzina, ja? Ka tavai dzīvē ir aicinājums, ka Dievs dod šos principus, ja? Lai tu varētu mācīties. Un Jēzus piedzima kā glābējs, vai tu vari teikt amen, kā glābējs, lai glābtu pasauli no grēka. Un tāpēc Dievam katram personīgi ir aicinājums no Dieva. Katram cilvēkam ir aicinājums no Dieva. Efeziešu vēstulē 2:10 Dieva vārds saka, mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Redzi, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Mēs esam viņa darinājums, mēs esam viņa meistardarbs, jā. Tā kā citi saka, un tas nozīmē, mēs neesam tikai radīti priekš aleluja un neko nedarīt Dieva valstībā, bet mēs esam radīti priekš darba. Un kādam kristietim, vai, kā tad tā, man tagad tās būs kaut kas jādara Dieva valstībā. Man būs uz draudzi jānāk, man vajadzēs lūgšanās piedalīties, man vajadzēs mācīties Dieva sējas un pļaujas,
dievišķo ekonomiku, biznesa dievu ekonomiku. Man vajadzēs kaut ko sākt darīt tagad. Man vajadzēs lasīt jaunu derību. Un man vajadzēs vēl kādu grāmatu lasīt. Ko tā mācītāja bija iedomājās? Ja es saku, sekojiet man, Pāvils teica, sekojiet man, kā mani mīļie bērni, tā kā es sekoju Kristum, vai ne? Un tāpēc tev ir dzīves aicinājums, tev ir mērķis un tev ir nolūks tavā dzīvē, lai tu to piepildītu. Un katrā dzīves situācijā ir mums reizēm dažādi uzbrukumi, dažādas neparedzētas situācijas, bet atceries, Dievs tevi devis varu un autoritāti. Kā vārdam tu ticēsi? Ko tu runāsi, ko tu apliecināsi, jā? Un viena no lietām jau tas ir, ka tas ir pirmais, tas A punkts, atspoguļot Jēzu Kristu, būt Kristus lieciniekam. Un pirmkārt tas ir tavā dzīvē, personīgi. Un pirmkārt tas varētu teikt tikai priekš paša. Un tas tuvinieks to redzēs, viņš to ievēros, vai tu vari teikt amen. Un arī mums bija tēma lūkšana, eksāmens, 2. semestrī, ja? Un bija tāds jautājums. Dievs atbild lūkšanas, kas tiek izteiktas, ja? Domas viņš neatbild, bet savreiz viņš arī domas atbild ar nopūtām, ja? Bet kontekstā ar to mācības tieši to vielu, kad mums ir jāpliecina Dieva vārds, ja? Tā kā Dievs, ja mēs tikai domāsim pie svecītes un neko nerunāsim, viņš nevar mūsu domas atbildēt. Viņš zina, bet viņš ir devis savu vārdu, lai mēs runātu Dievam atpakaļ viņa vārdu. Nevis tukšu kurnēšanu, es esmu slims, es esmu nabags, man ir diagnoze, man ir tas, nē. Jēzu Kristu, tu esi dziedināts, tu esi glābts, tu esi bagāts, tu esi svētīts un saka, kungs, māci mani, tīri manu sirdi, dod man to jauno garu sirdi, ja? Un tas ir par to, kad tu pats pirmkārt nostabilizējies, ja? Un tuvinieks to redzēs. Un uz to lūkšanas tēmu tā arī bija. Kas tad ir? Vai Dievs, kāds ir vislabākais piemērs? Teiksim, lai tavas lūkšanas arī tiktu atbildētas. Vai tas ir, ka tu visu zini perfekti, ja? Tagad es to jautājumu druskas piemirsusi. Vai tava nodošanās, kas būs kā liecība ģimenes locekļiem, nesīs atbildi uz tavām lūkšanām? Un, protams, kad pirmais ir tas, ka tu ar savu dzīvi parādi, ka tu esi kristietis, ka tu ar saviem lēmumiem parādi, ka tu esi kristietis, ja? Kad tu esi laulātais, ja sieva neiet uz dievkalpojumu, tu dodies uz dievkalpojumu. Ja pretēji, ja bērni neiet, tu kā mamma, kā tētis dodies uz dievkalpojumu. Un tad bērni sekos, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc tu esi tas, kas atspoguļo Kristu. Un, protams, tālāk tu esi jau kā Kristus liecinieks. Un tu zini Dieva vārdu, ja? Ka tu pazīsti Dieva valstības likumus. Tā ir Dieva derība. Dieva derība slēgtā ar tevi un mani, ja? Un Dievs stāv aiz savas derības, un neviens vārds tukšā neatgriezīsies, saka Dieva vārds, no tavas mutes, ko tu runā, bet ko tu runā, vai ne? Un tāpēc zem tā punktiņa, ja, ka tu vari rakstīt, kad ja tu gribi rakstīt, ka tev ir tas dzīves aicinājums. Jēzus zināja, ka viņam ir aicinājums, viņš nāca glābt pasauli, ja? Ir tas pirmais. Otrs ir tie labie darbi, ja, kad mēs esam aicināti darīt šos darbus. Ja. Un daudz kristieši nemaz neuzzina Dievu uzdevumu, nemaz neieiet tajā, tāpēc, ka tiek vadīti no citiem, tiek vadīti no pravietojumiem, tiek vadīti no kādiem tur komentāriem Facebookā. O, šitā trakā draudze, šitā trakā sekta, vai ne? Šeit jau nevar, ja, nākt, ja. Nu, tava izvēle, ja, kur tu trakos, vai tu trakosi raudāsi ārsta kabinetā, vai kādās bailes māksies virsū, vai kādā mentālā slimnīcā. Tas nav apsmieklis, es tev nekur neizsmeju, bet katram grēkam ir sekas. Katrai nepaklausībai ir sekas, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc zini, kas tev ir dāvāts, zini, par ko Jēzus samaksāja. Un zini par to, ja? Zini par to, kā Dievs saka, esiet skaidrā prātā, esiet gudri, un tam turieties pretī stipri ticībā, savā ticībā, ja? Saka amerikāņu standarta versija, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem
pasaulē, jā. Tāpēc tu zini, kad tu esi aicināts labiem darbiem darīt, jā. Un būt uzticamam palīg kalpošanā un iestāties, un līdz tu neesi aicināts vai palīg pa pieckārtējo kalpošanu, vai arī tu tam tiec sagatavots, ja saslēdzies ar gana vīziju, ko Dievs ir devis, saslēdzies visā lūkšanā, gavēšanā, ko es sākšu biežāk un biežāk bišķiņ mācīt vairāk, ja, bet pa priekšu lūkšanā, gavēšanā, ja, cik ir iespējams, un būt arī, ka tu sēji un atbalsti Dieva darbu ar finansēm, kas ir desmitā tiesa tavai dzīvei, kas ir mīlestības apliecinājums. Un tikai nesaka, ka tu mīli Jēzu, un tikai nesaka, ka tu tici Jēzum, ja tu esi nostājies pret 10. tiesu. Iespējams glābts tu būsi, jā, bet daudz svētības tev aizies garām. Daudz, kas ir tieši saslēgts ar šo Dievu vārdu instrukciju. Un Sātans parūpēsies, vai alkohols, vai azartspēles, jā. Viņš teiks, nedod Dievam, nedod. Viņam neko nevajag. Tam mācītājiem tikai manu naudu vajag. Nu, izvēlies, vai tu dosi alkoholam, vai tu dosi atkarībās, vai tu dosi zālēs, vai tu dosi depresantos. Un ja tu lieto zāles, tu lieto. Es arī esmu lietojis zāles. Bet tad Dieva vārda spēkā Dievs man ir darījis brīvu, ja? No daudzām lietām. Tāpēc izvēlies saslēgties ar Dievu vīziju vietējā draudzē, kurā tu esi. Un tāpēc tev ir jāzina, kāda ir tavas draudzes vīzija, ja? Tam mācītājiem, ja? Kur tu vari drosmīgi iet prasīt un teikt. Un šeit, man liekas, arī bija šai grāmatā uzticība un neusticība, Dags Hevards Mils. Man liekas, ka tur bija arī rakstīts, ka ej klāt un jautā, kas tad ir vīzija, lai tu zini, kur tu sēji savas finanses, lai tā būtu auglīga augsne, vai tu vari teikt amen. Un tāpēc B punkts noskaidro, ko Dievs vēlās, lai tu būtu, kur tu būtu, ja? Lai tu nebūtu sajukumā, noskaidro, esi gudrs un atrodi savu vietu Dievā, atrodi savu vietu draudzē, tā varētu teikt, jā. Otrs punkts, atrodi, jā, ieliec tad sevi visu, jā, un saslēdzies kopā, iesaisti sevi, jā. Un tu vari teikt kopā ar mani, ka tu iesaisties savas dzīves aicinājumā, tu iesaisties savas dzīves svētība aicinājumā, tu iesaisties savas dzīves, savas ģimenes. Ja es saku ģimene, ja es saku nams, ja, tad tā ir visa tava dzimta, tu un tavi bērni un bērnu bērni. Ja. Es gluži nerunāju, tāpat māsas un brāļi arī, jā, bet pamatā, kas ir nācis no tevis, ja, tava dzimta, tavi bērni, tavi mazbērni, ja. Tā ir tētis, mamma, jā, un nu arī, jā, protams, var teikt brāļi un māsas, jā, bet tur jau, nezinu, kurā tur 7. pakāpē, jā, tur tās māsītes un brālēni, nu tā vai ne, protams, kad tas arī skaitās, bet tu neņem tik lielu amplitūdu, tu sāc ar sevi un sāc ar savu tuvāko, beigās piekusīsi, jā, un tāpēc iesaisties savas dzīves aicinājumā, jā, un nolēm savā dzīvē piepildīt šo Dieva aicinājumu. Nolem savā dzīvē piepildīt šo Dieva aicinājumu, vai tu vari teikt amen, un tad, kad tu atradīsi to vietu draudzē, kur tu esi, jā, tā būs kāda palīga kalpošana, esi tajā uzticams, un varbūt kāds vairāk darbiņš būs palūgts, ko mācītājs palūgs, varbūt kāds mazāk, jo neviena atbildība, kas tiek dota, jā, tā var nepastāvēt mūžīgi, jā. Tā var tikt pamainīta, jā. Tur ir dažādi iemesli, kāpēc var tikt pamainīta tā palīdzības kalpošana, jā. Nu, tas nav tas sliktākais, varbūt, ka tu domā, bet tāpēc iesaisties tajā, jā. Iesaisties un atrod to vietu, jā, un nāc, un esi, ja, tajā vietā, un lai Dievs tev var sagatavot. Un esi uzticams, jā, B, C, paliec uzticams, jā, paliec tajā uzticams, uzticams. Un tad tajā pašā pozīcijā, kad tu būsi tajā vietā, jā, kur tu sevi ieliksi tajā palīga kalpošanā, jā, vai draudzes lūkšanās, vai draudzes kad ir lūkšanas, vai palīdzības kalpošana, uzkopšana grīdas, vai vienalga kas trauki, vai atkarībā no draudzes lieluma un vajadzībām, jā. Kad tu pats ej pie mācītāja vai pie kāda palīga draudzē vecajai, jā,
vai pie kāda palīga mācītāja, lielāka draudze, vai pie kādiem balstiem, ja uzticamiem, ka tu vari teikt, es gribu kaut kur pielikt savas rokas Dievu valstības celšanā. Un tas ir, ka tu atrod to vietu, ja? Un tad tā ir tā vieta, tā būs tā vieta, kur tu kluso Dieva balsi sadzirdēsi visprecīzāk, visperfektāk, ja? Tu sadzirdēsi Dieva balsi savai dzīvei gan par tavu aicinājumu, gan par tālāko, gan par svētībām. Tu būsi ar dzirdīgu ausi, jo Dievs uz tevi varēs runāt. Kāpēc, un es arī tad nobeigšu ar šo, kāpēc, lai mēs turpinātu nākošu nedēļu, lai mēs turpinātu palikt uzticami un ietu tam sagatavošanas laikam cauri, ir šis pirmākais punkts, kurš es teicu, tur C vai kurš, ja, ka tu atrod to vietu, ja, ieliec sevi tajā vietā ar visu savu sirdi. Dari kā tam kungam. Ja tā ir uzkopšana, tu nāc, tu skaties. Oi, rekur puteklīts, rekur papīrs zemē, tu pacēli. Tu skaties, rekur loks netīrs, tu noslauki. Tu skaties, rekur puķis ir sausas. Rekur man ir jāplēj, ja tādas ir tavas atbildības, ja. Nu tādās, kā es teicu, no draudzes lieluma, ja tās ir evaņģelizācijas. Kungs, kā es varu evaņģelizēt? Kungs, dod man kādus cilvēkus, dod man dienā, dod man to cilvēku šodien vai rītdien, kad tu nodomā, ka tu izies evaņģelizēt un nes Kristus evaņģēliju. Kustini sevi, un tā, redz, būs tieši tā vieta, kur Dieva gars tevi virzīs, un tajā vietā arī nāks kristieši, kas ir pievīlušies, kas ir maldos, kas ir sakaitināti, kuriem nepatīk kaut kas, vai evaņģelizēšana, vai desmitās tiesa, vai došanas mācība, ja. Un es tev varu teikt skaidri un gaiši no savas sirds godīgi, un es domāju, ja tu tas esi, tu vari uzrakstīt tad, ja tā ir patiesība, āmen. Tad, kad mēs dzirdam un mācāmies sējas un pļaujas likumus, man nekad nesāp, man nekad nesatracina mācība par došanu. Nekad. Tas bija, kad es biju gan Siguldā, gan Rīgā šos 5 gadus, no 15. līdz 20. Un tad uz Ventspili Dievs atsūtīja ar uzdevumu, misijā izsūtīja celt šo atmodas bībeles centru un celt draudzi, un tur mācītāja Gulbija ieguldīja pirms tam, un bija mācības intensīvas sestdienās, bija kādi pamati ielikti arī, ja, un visu, bet nekad man nav bijis sāpīgi, man ir bijis sāpīgi, un es tās liecības tagad nestāstīšu, bet kādreiz es pastāstīšu. Man ir bijis sāpīgi, ka mana sirds ir bijusi aizvirzīsies tur, kur nevajag, ja, un man ir bijis sāpīgi tad, kad es neesmu varējis dot tik, cik ir bijis manā sirdī. Tas bija Rīgā 18. gads, 19. Un Dievs man deva veselu instrukciju, kā kļūt brīvai no kredīta, ja? No parāda verdzības, ar tādu instrukciju, ka Dievs man deva ļoti atalgotu darbu. Ja? Bet tas bija, kas man sāpēja, ka es sēdēju pirmajā rindā, visi dod, un es jau tur iedodu 20 centi, 30 centi, ja. Es jūtu, ka, nav mana sirds, ja, gribot dot, bet es nezināju, kā dot, kā izlausties no parāda verdzības, ja. Dievs man to palīdzēja. Viņš man deva visu gudrību, kādi materiāli man jāsameklē YouTube'ā, kas man ir jāskatās un kas man ir jānolem darīt. 3 mēnešu laikā es to darīju Dieva žēlstībā, un man pavērās pārdabiski durvis vaļā. Tā kā Dievs radīs ceļu, kur ceļa nav, bet caurmērā brīnišķīgi, redz, Sarmīta saka, jā, patiešām, un es nezinu, uz ko tur Solvita ir atbildējis, jā, bet tu neesi spiest, tev nesāp tā mācī, atkal man prasīs nav, nē, Svētais gars viņš paskubina lietas kādreiz, ko sēt, kur būt partnerim, paldies katram partnerim, kas saslēdzās un sēj personīgi mācītājs Vijas dzīvē, ja, Dieva tajā žēlstības dāvinātajā svaidījumā. Paldies, un paldies katram, kurš dod evaņģelizācijā, ja, atmoda Kurzemē, tu vari teikt, atmoda Kurzemē. Un mums ir brīnišķīgi sestdien bībeles skola, klausies. Tad mums ir martā kultūras nams, no 2. pasākums kultūras namā ārpus Ventspils, Ugāle. Tad nezinu, kad kādi datumi būs
noorganizēti. Vēl nemāku teikt, ja martā vai no aprīlis vai maijs mēs ticam par kādu no Ventspils kultūras namiem tādiem, jā, tādiem centra lokācija, kur būtu ļoti laba, kur varētu nest Dievu vēsts, būt lielā dāvana, kur katrs var saņemt lielo dāvanu, dzirdēt Dievu mīlestības vēsti. Un kā balva būs velosipēds. Jauns velosipēds, pati lielākā, jā, kur mēs gribam kādu ģimeni svētīt ar 7-8 gadu vecumam meitenei velosipēdu skaistu, jā. Puisiem vai meitenēm, un skūters būs, jā. Kā lielā balva aprīlis vai maijs, un tad jūlija beigas ir Zemgales tūre, Jelgava, 3 dienu tūre. Tāpēc tev ir iespējams sēt, jā, brīnišķīgi 21. marts. Brīnišķīgi 21. marts, tas ir vareni Ugālē. Tā kā tur mums būs darbs, man jābrauc būs līgums slēgt, jā. Liekas brauciens, 40 kilometri uz vienu pusi, 40 uz otru, tas ir, kā saka, cenas, jā. Un tad mēs 2 reizes tajā nedēļā vajadzētu izbraukt, iespiest un tos uztaisīt ielūgumus, jā, un izdalīt un aicināt cilvēkus, jā. Jo tas ciems ir tālāk salīdzinoši. Tā kā tās ir tās lietas atmoda Kurzemē, ja? Kur tevi, ja Dievs paskubina, tu vari sēt finanses. Un tāpēc es arī paliku pie tā, ja? Tāpēc, ka tu esi un dzirdēji šo Dievu mācību un teva sirds deg ugunīs, ja? Tur nav vispār iemesla, kur piekasīties, piezūdīties. Atkal nauda. Atkal prasa naudu. Visa tava dzīve grozās ap naudu, Sātans dejo pa naudu, un tu vai dejosi Dievam, slavēsi un paklausīsi viņa vārdam, būsi spēkā dzīvībā, uzvarā un izies cauri grūtībām, slimībām, diagnozēm, dažādām bērnu situācijām, laulībām, darbiem, bezdarbiem, vai tu dejosi un paklausīsi Sātanam. Izvēle būs tā kā tava un mana. Un tāpēc, lai Dievs tev bagātīgi svētī, vai tu vari teikt amen, kad brīnišķīga mācība, ko tavā dzīvē, ko tu vari iet un pārdomāt, Dievu vārdu šodien, ko tu esi dzirdējis. Vakarā mums ir dievkalpojums 6:30 un 5:00 mums būs lūkšanas mēlēs. Lūkšanas vadīšu es, arī biežāk turpmāk, jā, un mēs visi kopā, protams, lūksim, bet lielākais moto būs mūsu sirds. Mūsu sirds, Dieva stratēģija un arī, ka mēs lūksim par saviem tuvajiem, jā, tā kā šodien būs 5 lūkšanas. Tā kā, lai Dievs tev bagātīgi svētī, paldies tev, kungs, Jēzus vārdā, svētī tagad tieši ikvienu, pieņem lēmumu, sekot Jēzum, paklausīt viņa balsī, būt viņa šī paklausīgā auss, un tāpēc tā kunga roka ir pār tevi. Tā kunga spēks ir pār tevi. Paldies tev, Tēvs, Jēzus vārdā, par ikvienu, kas tagad skatās. Paldies, kurš padalīsies. Paldies par katru, kurš ir sējis. Paldies tev, kungs, par katru, uz kuru tu runāsi. Sēt, vai ne, Dievu valstības paplašināšanā Kurzemē un Latvijā. Kungs, tu Dievs mīli labprātīgu devēju, priecīgu devēju. Un paldies tev, Tēvs, paldies tev, Svētais Gars, ka nāk tavs tieši tagad dziedinošais spēks, tieši tagad nāk tav uguns, krīt tav uguns, tieši tagad Jēzus vārdā. Un tavas sirds tiek atdzīvināta, atjaunināta un atspirdzināta ar tā kunga garu Jēzus vārdā. Āmen. Un, protams, tā ir tā brīnišķīgā iespēja, ja tu jūti, ka nav kaut kas sirdī sakārtots ar Dievu, vienkārši saka kopā ar mani: Kungs Jēzu, ienāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus, manu lepnību, manu nepaklausību, manu sacelšanos, manu aprunāšanu, manu motivāciju, manus viedokļus. Un es tev pateicos, Jēzu, ka es piedodu arī katram, kas mani dzīvē ir sāpinājis. Vai tie ir vecāki, tu vari nosaukt to vārdu, vai tas ir laulātais varbūt, vai tie ir bērni, vai tie ir kādi ievainojumi. Un saka kopā ar man tālāk, un es piedodu šiem cilvēkiem, jo es šodien saņemu tavu piedošanu par savām kļūdām. Paldies tev, kungs, ka tavā vārdā es esmu dziedināts, tavā vārdā es esmu atbrīvots, tavā vārdā
ir spēks, vara un autoritāte, un Jēzus vārdā visi tumsas spēki locīs ceļus manā dzīvē. Un es izvēlos šodien sekot Jēzum, mācīties Dievu vārdu principus, iet no godības uz godību, no spēka uz spēku, jo man ir Kristus prāts. Un Jēzu, paldies, svētais gars, un paldies Tev, Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Svētīgi. Atā, lūdzu rītdien, seko līdzi, rītā būs noteikti kādi postiņi ielikti, braucot mums uz Liepāju, un seko līdzi, un esi priecīgs, jo tu esi uzvarētājs, Jēzu Kristu. Atā.